Vakar daudzās ziņās parādījās brīdinājums, ka krāpnieki izliekas par valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Jābūt vienmēr kritiskiem pret kādas izziņas saņemšanu. Viņi atsūta īziņu, kurā it kā tev jāpiereģistrējas tuvākajai patversmei 72 stundu laikā. Zini kā, ja gadījumā mums uzbrūk, lai tev ir kur slēpties. Šeit ir pāris interesants nianses ar šo īziņu. Pirmkārt, saite, kas ir īziņā, tagad ved uz šo video. Kāpēc es pastāstīšu video beigās. Tālāk ir saite vugd.lv. Un tad nākamajā rindā svītriņa, jeb defise un tālāk palīdzības v.com. Mēs testējām daudzās saziņas platformās, sūtot īziņas, WhatsApp un citās platformās. Mums neizdevās atkārtot to, ka saite tiek sadalīta pirms defises, jeb pirms svītriņas. Mums parasti visa saite tika sadalīta tā, ka ir vugd.lv, svītriņa un tad otrajā rindā ir pārējā domēna daļa, kas likās jau diezgan interesanti. Es sazinājos arī ar Certu, un viņi teica, ka neviens nav šo saiti uzspiedzi viņu datubāzē. Tāpat arī man neviens nebija ziņojis par šo īziņu, kas man liek domāt, ka šī īziņa tika aizsūtīta vienam vai varbūt dažiem konkrētiem cilvēkiem. Bet vēl interesantāk, ka šis domēns vairs nevienam nepieder, tātad tas bija reģistrēts tikai uz vienu dienu. Bet kas notiek, ja šo saiti atver? Parādās lapa, kur tev ir ar Latvija.lv jāautentificējas, ļāva autentificēties tikai ar internetbankām. Līdz ar to, ja tu to izdarīsi, tad krāpnieks saņems tavus datus, ieies tavā internetbankā un iespējams pārskaitīs prom visu naudu. Bet tā kā šis domēns vairs nevienam nepieder dienu vēlāk pēc šī ziņojuma, es to piereģistrēju un uzliku, lai šī saite ved uz manu video, un ja nu gadījumā kāds saņem šādu īziņu, tad tā vietā, lai viņš nokļūtu krāpnieku lapā, viņš varēs noskatīties šo video kā brīdinājumu par šo krāpšanu. Tāpat arī īziņā sūtītājs ir Vugd. Atceries, to sauc par caller ID spoofingu, un sūtītāju numuru var mainīt uz jebko, uz jebkādiem burtiem, cipariem. Tur var būt gan telefona numurs, gan tavas mammas vai tēta vārds, tāpēc pievērst tam uzmanību, vai drīzāk nepievērst uzmanību sūtītājiem. Tur var būt pilnīgi jebkas. Un atgādināšu to, ka saite vienmēr ir jāpārbauda pārlūkā, adreses joslā. Tikai tur ir pareizā saite, kur šobrīd apmeklē. Neusticies tam, kas rakstīts īziņā, un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.